Vasaras mēneši Afganistānā ir karsti un nepavisam tikai temperatūras ziņā vien. Tas ir laiks, kad krietni rosīgāki kļūst dažādiem grupējumiem piederīgie afgāņu kaujinieki. Ar to pagājušajā vasarā saskārušies Latvijas karavīri, kas atrodas Afganistānas ziemeļu provincē Faryabā. 7 vīrus lielajām izlūku grupām nepilnu 3 mēnešu laikā izdarīti 6 uzbrukumi. Viens no tiem, diemžēl, bija pēdējais kaprālim Dāvim Baltābolam. Vērojamā situācijas pasliktināšanās ir mainījusi izlūku grupu darbu. Ja sākotnēji to uzdevums bija izlūkot provinci un ievākt visāda veida informāciju, tad tagad daudz nopietnāk jādomā par reāliem uzbrukumiem un jābūt gataviem tos atvairīt ik brīdi. Varbūt, ka situācijas maiņa, lai gan province joprojām tiek uzskatīta par relatīvi mierīgu, liks pildīt dažādos uzdevumus jau lielākiem spēkiem. Vienā no tādiem, kādā augusta nogales rītā, dodas abas izlūku grupas. Brauc arī norvēģu kravas automašīnas, kurās atpakaļ jāved pavasarī palu ūdeņos nogrimušās 2 iepriekšējā latviešu kontingenta apvidus mašīnas. Ar bāzes atstāšanu it kā sākas cita realitāte. Ieroči uzlādēti, bruņu vestes mugurā, bet karavīru skati pievērsti kalniem. Priekšējiem ir grūti jāizvēlās pareizs ceļš, jāorientējās, jāskatās, kur izbraukt. Ar šīm mašīnām ir vienkāršāk. Lielās mašīnas, tām ir grūti. Pagaidām mēs braucam uz Belčuragi, pēc tam tālāk dosimies uz vienu tur citiem. Tur ir beigtās mašīnas, kuras iepriekšējais Maika noslicināja. Tās mēs uzkrājam virsū un dodamies atpakaļ uz Kremļu. Apvidus šeit ir kalnains, bet it kā šeit ir relatīvi nosacīt mierīgi. Bet, zināt, to nevajag. Braucot uzmanību piesaista visi vietējie transporta līdzekļi, kas pietuvojas pārāk tuvu mūsu karavīru mašīnām. Sevišķi aizdomīgi šķiet gandrīz visi motociklisti, jo kaujinieki šeit ir iecienījuši tieši motociklus. Iespējams, 3 reizes par Latviju teritorijas ziņā mazākā Faryabas province ir mierīga tāpēc, ka skaitliski lielākais šeit ir uzbeku etnos – 53%. Viņiem seko taģiki 27%, bet puštunu ir tikai 13%. Braucam cauri putekļainajiem ciematiem, mūsos noraugās vietēji iedzīvotāji un varam tikai zīlēt, ko viņi domā par svešinieku misiju. Vietējās varas pārstāvi gan apgalvo, ka šejienieši atzinīgi novērtējot daudzos uzlabojumus, kas gūti pēdējos gados. Pēc 6 stundu ilgā ceļa esam sasnieguši galamērķi. Tiek uzkrautas upes ūdeņos cietušās mašīnas un uzsākam vēl ilgāku ceļu atpakaļ uz bāzi. Ats Klimovičs, Diena TV, Afganistāna.